iesaku nepalaist garām 15. oktobrī, tā ir pirmdiena. Latvijas koncerti Rīko un operā notiks. Slavena Birmingemas orķestra un ar vēl slavenāku latviešu diriģentu Andru Nelsonu, kas pašlaik ir tādā zenītā pasaules jauno diriģentu arēnā. Un man liekas, ka Andrs ir nodiriģējis jau visus vadošos orķestrus pasaulē un devies tūrēs pat ar koncertgabalu Berlīnas filharmonijas orķestru un citiem orķestriem, kā arī ir bijis ar spīdošiem panākumiem visos lielajos operatēros. Tā kā Andrs Nelsons, mūsu kādreizējais galvenais diriģents, 15. oktobrī Nacionālajā operā ar Birmingemas orķestri. Tad savukārt 18. oktobrī, tā pašā nedēļā, dažas dienas vēlāk, ir pirmizrāde jaunam baletam, horeogrāfa Alla Sigālova. Tāda iespaidīga bilde, laikmetīgs balets, kur būs izmantot gan Baha, gan arī laikmetīgā mūzika. Un galvenajā lomā būs Serge Desroches, Amerikas dejotājs. Un, manuprāt, tas būs ļoti interesants projekts. Ja pēc Bajadēras, kas ir klasiskais balets, es domāju, mums ir daudz arī laikmetīgā baleta cienītāji, kuri gaida kādu pēc Bajadēras panākumiem, kas ir klasiskais balets. Mums ir daudz laikmetīgās dejas cienītāji, kur droši vien ļoti gaida šo pirmizrādi, tā kā 18. oktobris, Otello, Alla Sigālova Nacionālajā operā. Tad es gribētu vērst uzmanību 16. novembrī, būs Bohēma, kur pie mums atgriezīsies ilgi gaidītā Kristīna Opalejs pēc saviem panākumiem pagājušajā gadā Kovengārdenā, spožās debijas, pašlaik tikko Cīrihē, un pirms došanās uz Ņujorku, uz Metropolitēnu operu, decembrī viņi iegriezīsies Rīgā un 16. novembrī dziedās Pučīnī operā Bohēma kopā ar savu iemīļoto partneri Pāvelu Černohu no Prāgas, kurš ar pašlaik, tāpat kā Kristīna, veido ļoti nopietnu starptautisko karjeru. Tātad Kristīna Opalej 16. novembrī. Tad es gribu vērst uzmanību decembrī, pirms Ziemassvētkiem, 7. decembrī, būs Pučīnī operas Toska pirmizrāde, un kur galvenajās lomās būs visi mūsu solisti. Toskas lomā debitēs Liena Kinča, Skarpī būs Jānis Apeinis, un savukārt Kavardosī lomā debitēs Andris Ludvigs. Tas ir reta reize, ka mēs varam nodrošināt visās balsu grupās ar saviem dziedātājiem. Tā kā tas būs ar liels notikums 7. decembris, bet vēl pēc pirmizrādes būs vairākas izrādes. Tad 28. decembrī es gribu vērst uzmanību pie mums ar Latvijas Nacionālo orķestri viesosies Elīna Garanča un ar Šišonu, maestro Šišonu pie diriģenta pults. Un es domāju, ka Elīna ir pašlaik, es gribētu teikt, vadošā pasaules mecosoprāns, kuru gaida visā pasaulē. Viņas iegriešanās Rīgā ir liels notikums, tātad pēc Ziemassvētkiem 28. decembrī Elīna Garanča šeit Nacionālā operā. Savukārt 29. un 30. pēdējās dienās šī gada pirms mājas viesībām 31. droši vien iesaku nepalaist garām, būs 4 koncerti 29. un 30. gan 12. dienā. Tātad var doties vecmāmiņas vai cilvēki, kur vakaros ir aizņemti, un arī vakaros 7. Tātad gan 12. gan 7. abas dienas būs izcils vecgada galā koncerts, kurā viesosies arī izcili mākslinieki. Jaunās paudzes tāda uzlicošā zvaigzne no Dienvidāfrikas Priti Jende, kura beigusi ir Laskalas akadēmiju, un pašlaik daudzos teātros viņa gaidīts viesis. Viņa ir jau dziedājis pie mums pirms kāda gada, tā kā Priti Jende no Dienvidāfrikas, Murats Kurahans, izcils turku tenors, kas mācījies Itālijā pie slavenās Renato Scotto, un jau spīd mūsu Lučijā de Lamermūrā, kā arī Traviatā, pat bija debija viņam, kā arī ļoti laba jaunās paudzes mecosoprāns no Gruzijas, kas gan dzīvo un muzicē visā pasaulē, kopā ar lieliem izciliem dziedātājiem kā Domingo, Nino Surguladze no Milānas, bet viņa arī ir gruzīnieta un patriotiska un bieži arī uzstājas Tbilisī. Tāda varētu teikt gruzīņu Elīna Garanča. Viņa, protams, nav sasniegusi to Elīnas slavas līmeni, bet izcila mākslinieks. Nino Surguladze no Gruzijas, Priti Jende no Dienvidāfrikas un Murats Kurahans no Turcijas, kā arī mūsu solists Liena Kinča,
Jānis Apēnis un citi mūsu koris. Ir 4 koncerti 29. un 30. decembrī.